Tas nozīmē kārtīgi izvērtēt, ar kuru šķirni strādāt labāk. Nu, un, protams, arī eksperimentēt un skatīties kaut ko jaunu varbūt. Jā, man pajautāja, nu pat viena no apmeklētājām, kāds man ir vērtējums par tādu šķirni kā pameķa Fēģina. Es to šķirni esmu aizmirsis jau 8 gadi. Un jā, es priecājos, ja no tā šķirnes agrās varēja iegūt 50-52 centneri, tad tagad agrā šķirne Ramīro dod pāri par 70 centneri pie līdzīgas agrotehnikas un mēslojumā līmeņa. Tas nozīmē, ka šķirne, viņas potenciāls lielā mērā izšķir, kāds būs rezultāts. Nu, tā saimniekošana tā tad visu laiku, es domāju, lauksaimniekam ir, tā kā saka parasti, roka jātur uz pulsa, un tad kaut kas gada beigās, teiksim, rudenī kaut kas tur sanāk. Nu, ja, tā jau ir, ka tās tehnoloģijas arī ir gaužam mainījušās. Nu, piedāvā mums un arī esam saimniecībā izmēģinājuši gan, teiksim, bezāršanas tehnoloģiju, īpaši pēc rapša, ko var sēt ar mazākiem ieguldījumiem. Bet īpaši es gribu uzsvērt pašlaik, ka mēs pielietojam jau tagad 7 gadus Amazonas tipa sējmašīnas. Vispirms bija ar frēzi, lai to mikroreliefu izlīdzinātu. Nu, tagad, kad tie lauki ir izlīdzināti, un tagad 1. gads visi sējumi gan ziemai, gan vasarā ir apsēti ar 6-metrīgo Amazoni cirus, kurai ir arī lielas priekšrocības. Tā augsnes blīvēšana, izsējas dziļums ļoti precīzi, un tad jāskatās pēc jaunajām tehnoloģijām. Tā kā mums ir lauka diena maratons, noteikti pāriem saimniekiem un lauka dienas vēl turpināsies. Ko gribētu ieteikt? Nu, katrā ziņā es pats daudz skatos no visiem, vismaz 3 kādas saimniecības, kur notiek lauka dienas, katram zemniekam būtu jāapmeklē. Tas ir tā goda jautājums. Tas ir skola. Tas nav vienkārši aizbraukt ekskursijā un satikties, bet tā ir skola, jo viena lieta, ka mēs lasām žurnālu vai skatāmies kādu video, bet otra lieta, ka mēs redzam konkrētu demonstrējumu, kur ir klāt etiķete, kur ir redzams, kāds lietots mēslojuma fons, kāda tehnoloģija, visi to pārliecināties. Un konsultanti blakām tomēr. Un konsultants vienmēr ir blakām. Tā kā agronoms pastāsta, kā to visi ir izdarījis. Nu, lai veicās, skatīsimies tālāk laukus. Yes. Esam Rapša laukā, gan ziemas, gan vasaras, un šķirnes ir daudz šeit. Jā, mēs šajā saimniecībā jau vairākus gadus pēc kārtas izmēģinām Ziemeļvidzemē piemērotākas, nepiemērotākas savas produkcijas šķirnes, rapšus, arī kviešus, šogad mazāk ziemas kvieši, akcents vairāk likts uz ziemas rapsi. 9 dažādi ziemas rapšu šķirņu sējumi, no kuriem jau ir vairāk vai mazāk skaidrs, ka daži nederēs, bet daži ir izcili piemēroti. Nu, puses vai kur tad vairāk? Jāsaka, vairāk ir tie, kas ir piemēroti, nekā tie, kas ir nepiemēroti. Nu, un skatāmies arī vasaru šeit blakām. Vasaras rapsis, jā, vasaras rapsis mums ir mūsu šķirne favorīts SV Landmark, kuru mēs jau 3 gadus audzējam un turpināsim, es domāju, audzēt vēl vairākus gadus. Un pēdējie gadu sējumi šeit ir pēdējās dažas šķirnītes, kas no sēklaudzēšanas aprits iet prom, jo nāk atkal jaunas citas ražīgākas vietā. Nu, tad ir bijis viena no saimniecībām, bet es domāju, jūs jau esat arī pabraukojuši citās saimniecībās. Kāds tas kopējais rezultāts varētu būt rudenī? Nu, kopējais rezultāts rudenī būs, es domāju, ļoti dažāds. Gan par saimniecībām, gan arī par reģioniem ļoti dažādi. Nu, jā, un kādas tās tehnoloģijas viņi ievērojuši? Jā, tehnoloģijas kādas ievērojuši ir un cik daudz ir ekonomējuši uz mēslošanu. Jo daudz, kur bija tāda pārspīle. Un aizsardzības līdzekļi. Un aizsardzības līdzekļi šogad bija jālieto un diezgan pārliecinoši bija jālieto. Un jāsaka, ka šķirnes arī sevi nevar parādīt tad, ja tiek ļoti ekonomēts uz mēslošanu, uz auga aizsardzības līdzekļiem. Mēs negūstam tad tādu pārliecinošu iespēju par šķirni. Jo selekcionāri mūsdienu šķirnes tomēr izstrādā ar intensīvu tehnoloģiju audzēšanu. Nevis tā vienkārši, cik dieviņš uzbirdina. Tāpēc arī lauka dienas tomēr dod, to pārliecību. Pašiem redzēt, konsultanti blakām un to visu izvērtēt.
Jā, tie ir tādi ražošanas apstākļi, un tīpaši sabrauc, kā šajā saimniecībā daudz kaimiņu saimnieki, kad viņiem augšanas un klimata apstākļi un pat laika apstākļi tajās pāris dienās, kad sēvē, kad miglo, ir vienādi, vien un tie paši. Un šeit ir sabraukuši konsultanti un firmu pārstāvi, tad īstais brīdis jautāt un skatīties. Kādos apstākļos pēc tiem minimālās sešas teorētiski, tātad šī tīrumā miglotie fungi ar tiešām ļoti modernu formulāciju, ar ļoti labu efektivitāti uz miltrasu, kā arī uz lapu planku mainībām. Ir uzskatāms piemērs tā pati šķirne, tur jūs arī varat redzēt salīdzinājumu diviem citiem fungicīdiem. Nu, patīkam lauka dienas, un arī mēs lietu esam beidzot sagaidījuši, bet ir ko rādīt, un esam tādu Vizemes pusē lauka dienās. Jā, mēs esam ļoti priecīgi, ka šodien tiešām tas augšā ir padomājis par to, ka vajag arī drusku lietutiņu zemniekiem, un esam ļoti priecīgi, ka mēs esam šodien lauku dienās, kur varam demonstrēt savu tehniku, un šodien arī mēs ne tikai traktoru Belaruste saimniecībā ir vairāk traktori redzami, bet arī ir jauns agregāts no Babrujsceļa maršrūtnīcas, ko šodien parāda darbā. Šeit tīrumā visi varēja iepazīties, interesanti arī varēja izzināt visus tehniskos rādītājus un salīdzinoši ar pārējiem Eiropas Savienības valstības ražotiem tādiem pašiem agregātiem, jo ir arī rūpnīcas pārstāvis šeit uz vietas. Tātad konsultanti ir, un es domāju, viss tehnikas pārstāv savu parku gribēs papildināt. Protams, lauka dienas jau turpināsies, un mēs vēl skatīsim arī šo tehniku citās lauka dienās. Jā, mēs piedalīsimies arī izstādē, kas būs Viļānos, un arī Viļānos būs lauku dienas, un arī demonstrēsim šo te agregātu, tā ka visus laipni aicinām uz Viļāniem, uz lauksaimniecības tehnikas reģionālo izstādi un arī uz lauku dienu demonstrējumiem, kur arī varēs redzēt šo agregātu un tuvāk iepazīties. Prieks, ka ne tikai vidzemniekiem tas tāpīsies, bet es domāju, ka visa liela daļa jau ir atbraukuši arī šodien, un Viļānos tad varēs arī pakonsultēties tur. Jā, un šodien šeit ļoti daudz zemnieku, skaitā grūti pateikt, bet tiešām ļoti daudz interesantu ir. Zemnieki turpina interesēties arī par graudu novākšanas kombainiem, un visu informāciju arī viņi varēs saņemt Viļānos par graudu novākšanas kombainiem. Nu jau ir jāsāk domāt arī par ražas novākšanu. Nu, un, protams, mūsu tradicionālā tehnika tā ir Belarus traktori, kur arī varēs redzēt Viļānos un arī tuvāk iepazīties darbā ar mūsu tehniku. Tātad konsultācijas nelieksiet, varbūt ir kādi ieteikumi? Visus laipni aicinām uz Viļāniem uz šo izstādi un lauku dienām, bet mēs būsim ļoti priecīgi, ja jūs atbrauksiet arī uz mūsu filiālēm. Tas ir uz mūsu centru Gulbenē. Mūsu filiāle ir Prēļos, Latgales pusē, un otra ir Rīgā, kur tuvāk var saņemt konsultācijas, iepazīties ar tehniku, iegādāties rezerves daļas un pasūtīt to tehniku, kuru zemnieks ir izvēlējies. Mēs būsim priecīgi jūs sagaidīt centrā. Mazliet arī lietiņu dabūjām, bet lauka dienas, domāju, ka izdevusies, un cilvēki bija daudz. Es domāju, ka kādas lauka dienas bez lietas, tas jau tāpat kā Jāņa bez saules. Ja. Ilgi gaidījām. Jā, ilgi gaidījām un sagaidījām, bet vispār diena izdevusies ļoti labi, un lietas bija īstā laikā tieši pēc lauka demonstrācijām un apskates. Tā kā es domāju, ka ļoti labi diena izdevusies. Varbūt pavērtē, ko mēs apskatījām, kāds tas kopējais rezumē, un, protams, ka turpināsies lauka diena, tas maratons vēl uz priekšu. Jā, mēs šodien redzējām to, ka mūsu Dotnavas projektā ir sēklu lauks, graudaugu sēklu lauks, kur ir iesēti jau, un redzējām, ka labi kvalitīvi ir uzauguši šogad. Protams, tas ne tikai dēļ sēklām, bet, protams, arī dēļ kopšanas un vispārējām. Bet, pie tā visa arī tehnika ir, teiksim, līdzvērtīgi vainīgi. Ja? Līdz ar to varam spiest to, ka tās jaunākās tehnoloģijas un jaunākie jauninājumi arī ievieš to visu to kvalitāti un arī to, kas ir tīri uz lauku, ko mēs varam redzēt. Tās lauka dienas, kas notiek vidzemē, ir ļoti populāras, un tās lauka dienas ir vajadzīgas. Un kas notiek ar nākotnē, tad mēs noteikti būsim Viļānos. Viļānos ir sestdienas svētdienas šomēnes, un tā kā sekosim informācijai tālāk, būsim arī nākošās lauka dienās. Lai izdodas uz tikšanos! Paldies!